Cik skaisti. Es domāju, mēs tiešām varētu jau tagad sākt. Ir jau 4 minūtes pāri 7. Visi tik ļoti laicīgi ir ieradušies, un mēs esam tik daudz šodien. Gribu jūs sveikt Zvaigznes dienā. Šodien ir īpaša diena, zvaigznes diena, kurš zina, ko šī diena nozīmē, varbūt var uzrakstīt, bet priekš manis tā ir tāda diena, kurā ir ļoti labi sākt kaut ko jaunu. Paskatīties, kas ir bijis iepriekšējā gadā, nolemt, ieplānot, sasapņot tiešām visas tās lietas, ko jums gribās šajā gadā. Un es domāju, ka projekts Izmaini savu dzīvi 90 dienās būs lielisks starts. Un lieliska iespēja vai instruments, kā piepildīt tiešām savus sapņus. Ja? Jo mēs zinām, ka veselība ir pats galvenais resurss. Ja nav veselības, tad neko mēs nevaram realizēt, lai kādi mums sapņi milzīgi būtu, lai ko mēs domātu, ko tad mēs šajā gadā kādus mēs kalnus gāzīsim. Ja mums nav resursa galvenā, ja mums nav veselības, mēs neko īstenībā dzīvē īsti nevaram paveikt. Mēs paši kļūstam parazīti, kādam īdam ar savu slikto enerģiju bojājam visai dzimtai dzīvi, ja bieži bērniem, bieži saviem vecākiem, varbūt, ja mēs slimojam, ja. Tāpēc mēs šodien par galveno resursu, par projektu Izmaini savu dzīvi 90 dienās, kas galu galā sakārtojot veselību, izmainās arī dzīve. Mans vārds ir Vineta Meduņecka, esmu šī projekta aizsācēja. Ja šī, es jūs varu jau iepriecināt, ir 23. projekta sezona. Tāpēc jūs neesat nekādi izmēģinājumi trusīši. Šis nav jauns projekts, šī nav jauna koncepcija un jauna pieeja, kuru neviens nav izmēģinājis, izņemot jūs. Ja mums ir ļoti daudz no šiem projektiem. Forši, es konkurēju ar kādu no radio. Jā, izslēdzas lūdzu mikrofonus. Tātad ļoti daudz šīs projektu sezonas ir ierakstītas. Ja kas redzēja iepazīšanās lapu, tur ir pēdējo visu sezonu rezultāti ar cilvēkiem, kuri dalās, kas tad ir mainījies 90 dienās. Jo sistēmiski pieejot var izmainīt tiešām dzīvi, un mūsu dalībnieki tam ir arī liecinieki. Ja, nu mans stāsts jau nutricioloģijā ir 15 gadus, nācu es pati uz savu veselību, bet rekā paliku un nesam kopā ar veselības treneriem šīs te zināšanas tautās un zināšanas nesam arī tālāk, ja. Jo tas, ko zini tu, tas paliek tikai pie tevis. Bet, ja tu sāc dalīties, tu vari ietekmēt arī citu cilvēku dzīves, un tieši tāpēc mēs vienmēr tik dāsni esam pateicīgi un apdāvinam arī tos cilvēkus, kas publiski dalās ar savu rezultātu, jo šiem rezultātiem atkal atnāk citi cilvēki, viņi saskata to iespēju, šo te cerību, ja, kad arī viņi var izmainīt šo dzīvi 90 dienās. Protams, 90 dienas bieži vien ir tikai tāds starts, bet arī šīs 90 dienas var izdarīt ļoti milzīgu pagriezienu jūsu dzīvē. Un tiešām uz kā tad balstās šie te mūsu fantastiskie rezultāti, ja? Viņi balstās uz veselības koncepciju. Izstāstīšu pavisam vienkārši un īsi. Ja? Mēs visi cilvēki sastāvam no 12 orgānu sistēmām. Kaulu, muskuļu sistēmas, sirds asinsvadu sistēma un tā tālāk. Visas sistēmas sastāv no atsevišķiem orgāniem. Nu, piemēram, asinsvadi, ja, tur akna, sirds un tā tālāk. Bet visi orgāni katram cilvēkam sastāv no audiem. Un visi audi sastāv no šūnām, no tām mazām šūniņām, kuras katru dienu dzimst un katru dienu dalās. Ja, tātad šis cikliskums katram orgānam ir savādāks, ja asins šūnas nomainās 127 dienu laikā. Kuņģeņļotāda 5 dienu laikā, ādas šūnas mēneša laikā nomainās. Tātad visu laiku organismā notiek reģenerācijas procesi. Bet tad kāpēc mums šķiet, kuri nezina koncepciju, ka mūsu ķermenī tā nenotiek? Arī ar manu ķermeni tā nenotika. 36 gados es jutos veca, slima un absolūti nesapratu, ko man darīt, jo es nebiju mierā ar šādu situāciju. Ja? Un tad es uzzināju šo unikālo veselības koncepciju.
Un mēs strādājam, teiksim, ja tur mediķi strādā tur orgānu līmenī, tur orgānu sistēmu līmenī, cilvēks ir sadalīts entajos gabaliņos, viens par acīm, viens par ausīm, viens par aknu, viens par asinsvadiem, ja, tad mēs skatāmies uz cilvēku šūnu līmenī un darbojamies atbilstoši šim te šūnu reģenerācijas principam. Ja, jo gada laikā cilvēkam nomainās 98% šūnu. Un ja mēs pa lielam paskatāmies, ko te tai šūnai vajag, mums vajag vienkārši nomainīt šai šūnai endoekoloģiju. Kārlīt, uzliec lūdzu šo pirmo bildi. Paskatīsimies uz šūnu. Un pirmais, ko šai šūnai mums vajag, viņai radīt šo te vidi, kurā viņa vairojās veselīgāka un reģenerējās kvalitatīvāka. Pirmkārt, mums ir jānomaina visi šķidrumi. Mums ir jādzer dzīvs sārmains ūdens, jo 70% no cilvēka sastāv no ūdens. Ja? Tur mēs projektā mācīsimies, cik svarīgs ir daudzums, cik svarīga ir kvalitāte. Arī šodien mēs runāsim, ar kādiem produktiem to var panākt, jo principā visi ūdeņi, kas mums ir pudelēs, visi, kas mums tek no krāna, viņi nav dzīvi šķidrumi, viņi ir praktiski tehnisks ūdens, kurš neatbilst visiem parametriem, lai šūna varētu normāli dzīvot, reģenerēties, lai tur būtu skābeklis, visas organiskās minerālu vielas, kurās zivtiņa, ja, vai mūsu šūna jūtās lieliski. Nu, lūk, tad otrs mūsu jātīra šis te baseins, mūsu iekšējā vide, kurā dzīvo mūsu šūnas. Ja? Un te mēs attīram no parazītiem, sēnēm, vīrusiem, baktērijām, no vienšūņiem, jo mēs zinām, kas notiek, ja nemaina ūdeni akvārijā. Ja? Pēc kaut kāda laika tur sākās bakteriālā invāzija un tā tālāk intoksikācija, tur vairs nav skābekļa un zivtiņas, un vai mūsu šūnas iet bojā. Un sākās dažādas problēmas ar veselību. Ja? Un tad trešais solis mums ir, un mēs secīgi to visu arī daram, ir šūnas uzturs. Mēs iedodam beidzot šūnai paēst. Jo īstenībā mūsu šūnai vajag 47 neaizstājamas uzturvielas katru dienu, lai viņa nevis iztukšotos un paliktu vāja un slima, bet lai viņa reģenerētos kvalitatīva. Ja? Un, ja mums nav ūdens, iestājās intoksikācija, nu tā kā atūdeņošanās. Ja mēs izžūstam kā tādas rozīnes, mums sakalst visi audi un orgāni un tā tālāk. Ja mēs neattīramies, iestājās intoksikācija kroniska, un ja mēs neiedodam šūnai barību, tad viņa arī paliek vāja. Ja, viņa saucās iztašiņi, saucās krievu valodā, latviešu valodā es pat īsti tādu vārdu neatradu piemērotu, nu, iztukšošanās, ja, to varētu nosaukt kā tādu audu vājumu. Un tad, protams, mums pašiem ir jādomā par to aizsardzību, ir vajadzīgi antioksidanti un mīlestība un labs garastāvoklis, lai mūsu organisms justos lieliski. Ja? Nu, lūk, un to visu mēs secīgi daram Koraļu klubā. Mēs iedodam dzīvu ūdeni, attīramies un iedodam šūnai paēst. Un tas ir viss, ko mēs darām. Mēs nevienu neārstējam. Šūna pati reģenerējās, atjaunojās, organisms pats ir tik gudra mašīna, ja, ka mēs pat iedomāties nevaram, ko mēs īstenībā varam sasniegt, ja mēs iedodam un iedodam šūnai šos te vajadzīgos viņas reģenerācijai apstākļus. Nu, lūk, un jau pagājušajā gadsimtā bija tāds doktors. Viņš paņēma šo eksperimentu ar cāļa sirdi, viņš izvadīja visu laiku šajā sirdī visas atkritumvielas, ja, no šī te ūdens, kurā šo sirdi viņš ievietoja, un visu laiku rūpējās, lai viņai būtu barība. Ja tādā normālā režīmā cēlis dzīvo tur 2 gadi vai tur 6 gadi, kā kurā avotā rakstīts, viņam šī sirds nodzīvoja 35 gadus, bet viņa nevis nomira, bet viņš vienkārši pārtrauca šo eksperimentu, viņš pierādīja, ka šūna principā ir nemirstīga, ja mēs izvedam visu lieko un iedodam viņai visu nepieciešamo. Un tad, kad mēs sakārtojam šūnas endoekoloģiju, mums atjaunojās ūdī, orgāni, atjaunojās orgānu sistēmas un atjaunojamies galu galā mēs paši. Tagad es došu vārdu veselības trenerei, skaistuma kopšanas salona īpašniecei, vispār var teikt skaistuma speciālistei Lienai Matvejevai, un viņa pastāstīs, kādas tad problēmas mēs varam atrisināt ar mūsu veselības koncepciju.
Labvakar visiem dalībniekiem. Es ceru, ka mani labi dzird. Un es no sirds apsveicu katru projektu dalībnieku, katru, kurš ir beidzis jau projektu, un katru dalībnieku, kurš sāks savu projektu. Jo vienkārši beidzoties šim projektam, ir milzīgas, ļoti lielas, skaistas galvenās balvas. Tās ir atgūta veselība, tā ir enerģija, tas ir dzīves prieks, tie ir draugi, veselības treneri uz mūžu un iespējams pat tiks mainīta kādam profesija, ja, un atradīsiet savu dzīves aicinājumu. Tas ir tas, kas notika ar mani, jo man ir tieši precīzi gads, kā es pati piedalījos šādā projektā. Es atnācu uz projektu ar savām ādas problēmām, jo man atlika kasīties. Es biju kasījusies jau gadus 12, 13, kurš to vairs var atcerēties. Un, protams, gribējās arī nomest kādu lieko kilogramu, bet es savos 50 gados jau vairāk necerēju, ka es to varēšu tik viegli izdarīt. Tiešām viegli un bez piepūles, ka tā nāca vēl kā balva pie atrisinātām ādas problēmām. Tad šodien sēžot un pārdomājot to gada griezumu un viss, kas ir noticis šajā gadā, kā ir dzīvots, es sapratu, cik maz es savam ķermenim tiku devusi pirms es sāku vispār apzināti pievērsties savam ķermenim un apzināti viņu barot, tīrīt, barot un rūpēties. Principā es nebiju devusi neko. 50 gadus es viņu biju tikai izmantojusi, noslogojusi, izkalpinājusi, īstenībā es biju parazitējusi pati uz savu ķermeni. Un viņš bija dzīvojis no kaut kādiem resursiem saviem. Paldies Dievam, ka viņš ir man tik izturīgs bijis, un daba jau ir gudra. Viņš paņems no iekšējiem resursiem, lai tikai tu varētu dzīvot. Man ir visums, kā saka, ir devis man šo iespēju, un tādēļ es apsveicu visus, kas ir šādu iespēju arī atraduši un sāk apzināti savam ķermenim pievērsties, jo viņš tiešām to ir pelnījis. Tās ir mūsu dvēseles mājvietas. Un to es kā skaistumkopšanas speciālists arī ļoti labi redzu savos klientos, cik ļoti daudz dāmas pielaiž vienu un to pašu kļūdu. Tieši to pašu, ko es. Nerūpējās par savu ķermeni, grib viņu ātri notievināt, iet uz vissmagākajām procedūrām, atrisināt, piemēram, tās krunkas problēmu ar špricīti vai ar kādu masku, nesaprotot, ka tā krunka jau nav radusies no tā, ka viņa ir radusies tavas darbības vai ne bezdarbības rezultātā, tādēļ, ka tu nedzer ūdeni un tu esi vienkārši izžūsi, tādēļ, ka tev ir samazinājusies muskuļu masa, jo tu nedod būvmateriālu šim muskulim un nedod kolagēnu, tādēļ, ka tev ir sarukuši kauli un ir karkas palicis mazāks, jo tu nebaro savu organismu ar minerālu vielām, kolagēnu un ūdeni. Tas ir tieši tik vienkārši, bet mēs ejam un tā drastiski un atrodam visādus iemeslus, kādēļ, lai nelietotu ūdeni, bet kafijai laiks atliek vai ne, suliņām, kafijām un čipšu pakai. Mums tomēr atliek laiks panašķoties un izdarīt kaut ko ne to, bet es citreiz brīnos tieši par klientiem, kas atrod visādus iemeslus, lai nelietotu, nedzertu ūdeni un arī šo bioloģiski aktīvo, tīro ūdeni sārmainu, ko mēs piedāvā Koraļu klubs, ar atrunām, es tam neticu, vai tas ir dārgi. Bet tāpat laikā tas nav dārgi aiziet 200 eiro izmantot un iešpricēt šprici tajā krunkā. Nav dārgi iet reizi nedēļā uz procedūrām par 150 eiro un vienkārši sevi iznīcināt no ārpuses, bet ir dārgi 21 eiro veselu mēnesi no rīta līdz vakaram dzert ūdeni. Vienkārši saliekam tajos svara kausos, ja, veselību un prioritātes. Ja. Kāda ir cilvēkiem domāšana? Ūdens ir dārgi, bet šika procedūra, un tu esi tā kā izžuvusi rozīna aizēji uz to procedūru. Un tas nav dārgi, ja, jo cilvēks vienmēr cer uz brīnumu tabletes, bet to es jums varu pateikt, kā speciālists ar 29 gadu pieredzi, brīnumu tabletes nav. Tas brīnums ir tikai tas, ko jūs liksiet savā ķermenī iekšķīgi, ja, tas jums radīs to brīnumu. Un arī tā nebūs viena brīnuma tablete, bet tas būs vesela kompleksa pieeja soli pa solim, lēnām, sistēmiski un uz visu mūžu. Un kādas tad ir tās problēmas, ka tev ir jau jāpievērš uzmanība, kad būtu jāsāk darboties. Īstenībā būtu jāsāk darboties ar sevi tad, kad tev vispār nav problēma. Nav jāsagaida sarkanā lampiņa vai sāpošā galva
krakšķošās locītavas, ja, lai meklētu palīdzību kaut kādu un sāktu kaut ko man darīt. Bet tā visbiežāk notiek, un labi, ka tā. Cilvēks nekad nav par vēlu. Ja? Nē, nu, ir reizes, kad ir par vēlu, bet vispār jau katram pienāk savs laiks. Bet, ja tev ir problēmas ar ādu, jebkādas, ja tev ir izsitumi, pumpas, niezekļi, ādas plaisājumi, sasprēgājušas ādas, ja jums ir herpes metās, noteikti nākam attīrīt organismu un viņu sabarot. Ja tev ir paaugstināta nogurdināmība, ja tu jau pamosties noguris, tev no rīta jau viss krīt uz nerviem, viss pasaule ir slikta, tātad tev ir jātīra un jābaro savus organismus. Ja tev ir visas ar kuņģa zarnu traktu saistītās problēmas, gan kuņģa dedzināšana, mūžīgais piepūstais balons vēderā, ja tev ir vēdera aizcietējumi, ar ko ļoti daudz mocās, kuram vēl ir jau sekas varikozās vēnas, mēs attīram un barojam savu organismu. Ja tu naktīs svīsti, nepamatot, pamosties slapjos palagos, vai ja tev ir karstuma viļņi jaukās, sieviešu lietas, arī tās ir visas risināmas, un tieši tāpat mēs ejam sistēmiski attīram organismu, un organisms pats sāk darboties kā šveicis pulkstenis. Protams, tas ir arī vielmaiņas problēmas, kas ir liekais svars, kas ir dažādas tūskas, arī tās rada paaugstinātu nogurdināmību, ja? Kad ir sausas ādas. Es zinu savus klientus, kuras velkot zeķu bikses nost, saka, man put āda, man pilnīgi put, tā kā putekļi iet pa gaisu. Tas nav normāli un tā nav jābūt, bet cilvēks atkal meklē kremiņu, Niveja krēmu ar E vitamīnu tur būs un aizmālēs to ādu ciet. Neatrisinās tas problēmu. Ja? Tātad tās ir tās sausās ļoti ādas uz visa ķermeņa. Ja ir blauzmas, ja ir mati sāk krist laukā, paliek plāni matu gali šķeļas, mati pūkojās, tātad arī būs problēmas, tās būs tikai iekšķīgas problēmas. To neatrisinās matu maska. Ja ir hroniskas, tādas slimības, kuras visu laiku sāsinās, vai tu esi no tām vai tiem, kuram paiet garām viens nošķaudās, un tu jau esi slims. Ja ātri tu saslimsti vienalga, un netiec ārā no šīs slimošanas riteņa, tātad arī tas nozīmē, parāda, ka organisms sauc pēc palīdzības, ir jātīrās un ir sevi jābaro. Un viena no ļoti lielām problēmām ir miega problēmas. Man blakus sēž Inta, kur pēc tam stāstīs, kā var atrisināt miega problēmas. Arī tām var būt dažādi iemesli. Bet viens no iemesliem, lai cik tas nebūtu jocīgi, ir arī netīra zarnu trakts. Jo attīrot organismu, attīrot zarnu traktu, var gulēt, atjaunot savu miegu, atjaunot kvalitatīvu miegu, nevis 2-3 stundas, un tu mocies. Un, protams, ir arī zobu griešana, kas mums vēl ir pigmenta plankumi, ar ko dara dāmas, iet un slīpē ar lāzeri, liek balinošās maskas, skābes. Tas, diemžēl, neatrisinās problēmu. It kā pabalinās vizuāli, bet pēc laiciņa jau tie pigmenta plankumi atgriezīsies, jo viņi jau nav uz ādas, viņi jau nāk no mums mazliet no citas vietiņas. Jā, tā ir akna un akna piesārņotība un limfātiskā sistēma. Tad vēl problēmas ar nagiem, kas mums vēl ir galvas sāpes, galvas reiboņi, ja tās arī lietas, piemēram, galvas sāpes un galvas reiboņi, jo daudziem atrisinās vienkārši sākot dzert tīru, labu ūdeni. Tā kā novēlu visiem projektu dalībniekiem, liekas, es uzskaitīju visas pasaules slimības, vai ne? Bet īstenībā tas nav, ka cilvēks staigā ar kādu no vienu simptomu. Ļoti daudziem šie simptomi ir kombinēti. Viņam gan mati krīt laukā, gan ir lūst nagi, gan ir vienmēr savilkts sprants, krakšķis locītavs, vēders ir piepūties, un viņš vēl arī neiziet. Ja? Un ja sāk runāt, tad visas, un vēl ir liekais svars, un nezinu, kādēļ es esmu tūskaina. Tā kā tas nav, ka tikai kaut kas viens, ir viss šo simptomu kopums. Ja? Un tādu mēs cilvēciņi vēl ejam, mēģinam aiziet uz limfas drenāžu vai uz kādiem endosfēru, lai mani izrullē kārtīgi, un tad gan es būšu skaista. Bet neiedot nevienu minerālu vielu, nevienu kolagēnu, nevienu ūdentiņu, ja? Neko no tā neiedot, vienu kafiju dienā. Un cenšas būt vesels. Tā kā novēlu visiem dalībniekiem ieklausīties savos veselības trenerīšos, apzināti pieiet pie visu nutrientu lietošanas,
jūs esat jau uzvarētāji, kā jau teicu, balvas ir lielas, un tā ir veselība. Paldies! Super, paldies, Liena. Jā, 26,000 diagnožu šobrīd ir apmēram, bet konceptuālā pieeja ir visām problēmām viena. Ja? Organisma attīrīšana, šūnu uzturs, un tas viss ir uz dzīva ūdens bāzes. Un uz šiem te dabas likumiem arī notiek šī te organisma atjaunošana. Došu vārdu pavisam īsi vienai tikko jaunai dalībniecei, lai viņa pastāsta, kas viņu beidzot nomotivēja sākt projektu un sākt šo te koncepciju. Inga Kļaviņa, lūdzu. Labvakar! Labvakar visiem! Mans vārds ir Inga. Mani dzird labi? Tātad es šajā jaunajā gadā esmu nolēmusi izaicināt sevi piedalīties 90 dienu maratonā, lai attīrītu organismu un uzlabotu savu veselību. Mana mentore ir Vineta Meduņecka, kurai es sekoju jau gandrīz 5 gadus. Tātad es esmu sapratusi, ka bez padziļinātas attīrīšanās nekas vairs tik labi nestrādā un nenotiek. Tāpēc novēlu mums visiem pacietību, izturību un veiksmi, lai novestu savus mērķus līdz galam. Paldies! Super, paldies tev, Inga. Inga man stāstīja, viņa jau nav tā, ka viņa ir neveselīga. Viņa visu zina, visu saprot, visu kaut ko ir mēģinājusi visādās kompānijās, visu ko, bet ir sapratusi, ka vajag tieši to sistēmu un tieši to pareizo šai organismu atjaunošanai, jo kaut ko ķerstot un grābstot īsti, nekas jau globāli veselībā nemainās. Super. Tagad mēs ejam tālāk, un mums Diana Pelaka izstāstīs, kāda tad ir šī sistēmiskā pieeja, caur kuru mēs visi iesim šos 3 mēnešus. Veselības trenere, arī iepriekšējās sezonas vadītāja, kurai es pēc tam došu vārdu arī rezultātu sadaļā, Diana Pelaka. Jā, sveiciens visiem. Tiešām prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Un tagad tātad īsumā pastāstīšu to, kā tad notiek mums šī te programma, šis te projekts un kāda ir šī te soļu secība. Un mēs tiešām, tas, kas mani vispār arī pārsteidza, ka Koraļu klubs ir tiešām padomājis par to, lai viss būtu maksimāli vienkārši, maksimāli saprotami. Un tā mums tātad ir paku sistēma. Pirmo mēnesi mēs sāksim ar Detox vai Detox Plus programmu. Saņemsiet šādu te skaistu rozā iepakojumu. Tur iekšā būs arī grāmatiņa, kur varēsiet visu palasīt vairāk. Gan šī te lietošanas programma, gan arī par katru produktu. Tāpat arī izglītojoša grāmatiņa par pašu detoksu, par vispār par tādiem detoksikācijas procesiem mūsu organismā. Un, protams, arī mūsu atbalsta čatā jūs to visu informāciju saņemsiet dubultā. Bet tātad šis pirmais mēnesis mums ir tātad pamatprogramma, kas ir balstīta uz ūdenī un taukos šķīstošo toksīnu izvadīšanu no organisma. Un nākošais solis mums būs, tad, kad tie toksīni jau būs izvadīti, un īstenībā šī programma ir viena no tāda, kas tiešām sāk iekustināt visas mūsu sistēmas un sāk jau darboties kā tāda veļas mašīna, un arī šie te rezultāti jau pirmā mēneša laikā ir tiešām ļoti, ļoti ievērojami. Kā piemēram, man personīgi pārgāja galvas sāpes, sāka samazināties alerģiskās reakcijas, un enerģija vienkārši atnāca atpakaļ dubultā. Otrajā mēnesī mēs tātad secīgi turpinām ar parašiltpaku jeb pretparazitārā programma. Arī būs jums izvēle, tātad vai nu parašilts parastais vai parašilt plus. Tātad šī programma ir vērsta uz dažādu parazītu, sēnīšu, baktēriju, vienšūņu izvadīšanu no organisma. Un šī programma ir ļoti, ļoti būtiska, ja, jo, kā jau jūs dzirdējāt, kad mūsos mājo, diemžēl, viss kaut kas un daudz dažādās fāzēs, tā kā no tā ir ļoti, ļoti svarīgi atbrīvoties. Un tas ir gan, teiksim, šie te parazīti jau no mazām oliņām līdz pat jau esošiem parazītiem, tā kā tas uz visiem šiem te parazītu veidiem iedarbosies ļoti sinerģiski un vienlaicīgi. Un
kā trešais, trešā programma ir mums tātad paku sistēmā arī būs jums izvēle. Tātad tā ir kolovada, kas ir dziļā zarnu trakta attīrīšana. Varēsiet izvēlēties, vai nu tā ir Kolovada Plus, kas ir tiešām tāda riktīga programma ar 4 atslodzes dienām, vai arī vieglāks variants Kolovada Lights vai Kolovada Greens. Katrā ziņā mūsu ieteikums ir obligāti. Pirms katras programmas iegādes sazināties ar savu veselības trenerīti. Tiešām izrunāt un pierakstīt savas šīs te vēlmes, ko jūs vēlaties uzlabot, un attiecīgi no tā, piemēram, var vēl mazliet kaut ko komplektēt tā, ka, piemēram, ja jums vēl ir ļoti vajadzīgs atbalsts nervu sistēmai, ja jūs esat stresaini, visu laiku depresīvi, tad noteikti paņemsiet klāt grifoniju. Vai, ja, piemēram, jums jau ir problēmas ar kauliem locītavām, var paņemt vēl kādu speciālu produktu klāt šīm te pamatprogrammām. Tā kā esam sakabē ar savu veselības treneri un noteikti viņš jums ieteiks pašu labāko. Jā, un man arī ir blakus jauna dalībniece, kas arī ir izdomājusi startēt šajā projektā. Sarmīte, kāda bija tava motivācija piedalīties? Nu, man vienmēr ir paticis kaut kas jauns, kaut ko jaunu uzzināt, un līdz ar to, ka man tādas neizsakāmas alerģijas ir bijušas, es gribēju pati pamēģināt, kas tas ir. Nu, tad es arī sāku ar Detox Plus, un jau drusku atteicos jau no kafijas, jau saldumi neinteresēja vairs tā. Pēc tam arī pēc kaut kāda laiciņa arī sapratu, ka ēdot kaut kādus produktus, pat vēders vairs nepūšas. Pat biju piemirsusi par to jau. Bet, nu jā. Nu, tad nolēmu turpināt tālāk. Jā, Tas jau ir vēl tikai sākums, bet, nu, iešu līdz galam. Bet redz ar jau pirmo programmu, jo Sarmīte kaut kad rudenī izgāja detoksu un tagad ir nolēmusi iziet visu projektu, tā kā redzam, ka tiešām rezultāti jau ir jau pašā 1. mēnesī un tiešām ir vērts iziet visu programmu. Paldies! Super, paldies, meitenes. Nu, un tad pat mazliet vairāk par to pirmo pašu produktu vai produktu grupu, ar ko mēs sākam jau to šūnu mazgāšanu, ja? Un izvadu sistēmu attīrīšanu stāstīs veselības treneri, kura pati atnāca uz šo projektu, nemaz nedomādama, ka viņa kļūs veselības treneri. Tātad šeit vēl arī var ar šīm zināšanām apgūt jaunu profesiju, vai ne? Ingrīda Liepa, lūdzu, tev vārds. Labvakar, tiešām neizsakāms prieks, jo tieši šādā laikā, janvārī, es pievienojos šādam pašam projektam, izmaiņu savu dzīvi 19 dienās. Man uzrunāja ļoti šis nosaukums un mani ieinteresēja, un es, protams, klausījos, kas ir šis par projektu. Un es vienmēr saku, ja cilvēks ko meklē, tad viņš arī atrod. Un man bija ādas problēmas, man bija uzlikta diagnoze, zvīņēde un psoriāze. Es nevarēju iziet ziemā ārā, man viss rokas kaisa, seja bija iekaisusi. Tās, godīgi sakot, bija pilnīgi šausmas, bet es esmu tajā vecumā, ka es ļoti labi apzinos, ka, ja es redzu, kad uz sejas ir tādas reakcijas, ja, tad es meklēju organisma attīrīšanu, un es arī to atradu šajā programmā. Tātad organisma attīrīšana mums sākas ar ļoti burvīgu paku sistēmu. Kā jau Diana teica, tas ir detoks vai detoks plus. Un šobrīd es jums mazliet sīkāk pastāstīšu par šo programmu. Tātad programma detoks ir domāta, lai attīrītu šūnu un starpšūnu šķidrumu no toksīniem. Un līdz ar to tur mums ļoti palīdzēs šis koralmaina ūdens, ja, tātad 1. mēnesī mēs iemācīsimies dzert ūdeni, kas palīdzēs mums izvadīt no organisma ūdenī šķīstošos toksīnus. Un, lai tas būtu veiksmīgāk, mums ir arī K-500, kas ir spēcīgākais antioksidants, kas šobrīd ir pieejams. Tas ir top produkts.
kas padarīs šo ūdeni daudz aktīvāku un izvadīs brīvos radikāļus. Un mēs viņu vēl mēdzam dēvēt par jaunības eliksīru. Tālāk mums arī ir asimilators. Tātad asimilators mums būs produkts, kas palīdzēs sašķelt mūsu pārtiku. Tas ir dabīgas izcelsmes ferments, kas sadalīs gan olbaltumvielas, gan ogļhidrātus, gan arī taukvielas un izvadīs no organisma. Mūsu vielmaiņa ar gadiem, protams, kļūst lēnāka, gausāka, un tas ir lielisks produkts, kas palīdz tātad izvadīt arī šos toksīnus. Bez tam arī ir programmā ietverts lecitīns. Tātad lecitīns ir produkts, kas palīdzēs izvadīt taukoši šķīstošos toksīnus. Lecitīns ir visu mūsu šūnu apvalku struktūrā. Lecitīns mums palīdz arī uzlabot smadzeņu darbību un arī veicina žults izdalīšanos. Līdz ar to arī mūsu vielmaiņa pātrinās. Tādi lūk ir detoks programmas produktiņi. Bet tie, kas izvēlēsies šo Coral Detox Plus paku, saskaņojot ar savu trenerīti, tad tur vēl būs 2 lieliski produkti. Tātad tas ir pentakāns, kas saturēs kāliju un arī C vitamīnu. Šis produkts mums piedod enerģiju. Lietojot pentakānu, enerģija jums netrūks. Un vēl ļoti labs produkts, ko mēs saucam par Coral Alfu. Un šis produkts būs atbalsts jūsu nierēm, lai izvadītu toksīnus. Un nepavēlti šo produktu sauc par cara zāli. Šim produktam ir ļoti daudz vērtīgas īpašības. Bet par tām es šoreiz nestāstīšu tik daudz. Tātad savu treneru pavadībā jūs izvēlēsieties vai nu vienu vai otru no šīm pakām. Tātad Detox un Detox Plus ir pats sākums. Un man jāsaka, ka arī tas bija sākums manā ceļā, jo tad, kad es sāku lietot šo programmu, jau 3. nedēļā es jūtu, ka mana sejas āda kļūst tīrāka, labāka, un tiešām pēc 3 mēnešiem jau es biju atrisinājusi savas visas ādas problēmas. Un kā bonus man nāca arī klāt svara samazinājums. Mans svars bija samazināts jau par 8,5 kilogramiem, un par to es biju sevišķi priecīga. Un, protams, ka es arī turpināju šo procesu, un gadu laikā mans svars samazinājās jau par 16 kilogramiem. Un līdz ar to mani vairāk nekādas šaubas nebija par to, ka šie produkti strādā. Šeit es esmu iedavusi jums paskatīties kaut kādas šausmīgas bildes, ko es esmu atradusi par sevīm. Un tur tiešām vizuāli jūs variet redzēt, kā es esmu izmainījusies. Un mēs jau redzot sevi tā nejūtam. Bet arvien vairāk cilvēku man sāka jautāt, Ingrīd, ko tu dari? Un tad es sāku stāstīt, ko tad es daru. Tātad es dzīvoju, ievērojot veselības koncepciju, un mans rezultāts, es domāju, visiem ir redzams un jūtams. Un arī ar to viss vēl nav beidzies, ka es ievēroju šo veselības koncepciju. Es esmu ļoti priecīga un gandarīta, ka es šobrīd varu palīdzēt jau daudziem cilvēkiem, un kuri iet un šo veselības koncepciju ievēro, un arī tiem ir burvīgi rezultāti. Tā kā visus aicinu uz projektu, jo, ja jūs to darīsiet, rezultāti būs noteikti. Vecumam šeit nav nekāda ierobežojuma. Super, paldies, Ingrīda. Es tevi vispār nepazinu. Vai kas tā pa tanti? Tādas bildes, lai jūs man nepazītu. Jā, nē, ļoti labi, jo vizuālais ļoti labi arī iedarbojās. Jā, fantastiski. Kā tad notiek šis projekts?
Šis ir starptautisks projekts. Produktu var iegūt jebkurā pasaules malā. Jums katram ir kāds treneris vai konsultants, kurš iedeva linku uz šo Zoom, lai jūs iepazīstaties. Ja jūs vēl neesat iegādājušies produktu, ātri ar viņu sazināties, ja esat gatavi, ja, lai viņš jums sastāda, izrunājot visas jūsu vajadzības, ko jūs vēlaties no sava organisma, viņš jums sarakstīs vispiemērotāko programmu. Un tad visa tā enerģijas un lielā jauda un darbošanās un atbildes uz jautājumiem un jau padziļinātāka tāda saruna par veselību notiks mūsu Telegram čatā. Ja? Un tur jūs visi varat pievienoties, varat arī nepievienoties, varat individuāli strādāt ar savu treneri, ja jums negribās, ja tur būt un skatīties to sīkāk, to informāciju, papētīt un paskatīties, kā citiem iet, atbalstīt viens otru un tā tālāk. Ja? Kas mums nav jādara? Šeit nav nekādas drastiskas diētas jāievēro, jānoslogo sevi maksimāli kaut kādā sporta zālē, iztukšojot vēl vairāk šos resursus, ja parasti. Tad, kad mēs iedodam organismam kaut ko labu, viņš sāk atbrīvoties arī no sliktiem ieradumiem. Bet sākumā mums ir jāsakārto, ja mēs nevaram iet skriet, ja mēs nevaram paskriet. Mēs nevaram cilvēkam likt tagad kaut kādu badoties, ja vēl paralēli vai izslēgt kaut kādas uzturvielas, ja viņam jau tā nav spēka, un viņam tā ir stress, ja. Tāpēc īstenībā koncepcija viņu jums strādās visos līmeņos, jūs paši redzēsiet, kā jums mainīsies arī ieradumi. Protams, mums būs arī tās lietas, ko mēs tā kā neiesakam, ja lietot vispār uzturā nekad, vienalga vai jūs tīraties vai netīraties, pa lielam mēs tās visi jau zinām. Ļoti daudzi no jums jau ir nomainījuši savu ēdienkarti, ļoti daudzi saka, es jau neko vairs neēdu kaitīgu, ja, bet man rezultātu nav. Tātad šis ir tas projekts, kur dabūt to savu sistēmisko, pareizo, kvalitatīvo rezultātu. Tā kā iesim šo ceļu kopā šajā projektā, un arī Telegram čatā būs ļoti daudz spēcīgi zinoši veselības treneri, tādi jums ir katram no jums, un tā kā pieredzes apmaiņa būs vienkārši unikāla, un atkal būs jauns gads ar jaunām sajūtām un jaunām iespējām. Un tagad es došu saldajam ēdienam vārdu, Diana Pelaka. Mums būs iepriekšējās sezonas noslēgums, kur jūs varēsiet tagad dzīvējā redzēt šajā Zoomā cilvēkus, kuri publiski sociālajos tīklos dalījās ar savu rezultātu. Diana, kā vadītāja šīs sezonas iepriekšējās, lūdzu dodu tev vārdu. Jā, paldies, paldies! Tiešām man bija ārkārtīgi liels gods un liels prieks būt ar jums kopā. Un, protams, mēs visi trenerīši Vineta arī iesaistījās šajā projektā. Un es domāju, tiešām katrs, kas arī varbūt kaut ko nav sasniedzis, droši metaties iekšā jaunajā projektā, bet es ticu, ka tiešām tie rezultāti, nu, tos, ko mēs vismaz redzējām, kas bija publiski, viņi ir ļoti, ļoti iedvesmojoši. Un es tiešām reizēm pat nebeidzu pati priecāties par tiem rezultātiem, kādus var sasniegt un tik tiešām jebkurā vecumā. Un šoreiz mums ir 4 dalībnieki, kuri tātad dalījās publiski ar savu rezultātu. Un par pirmo es pastāstīšu es pati, jo esmu viņas veselības trenere. Var droši uzlikt, lūdzu, Kārli slaidu. Un tā ir mana kliente Svetlana Spalviņa. Viņa, diemžēl, nevarēja piedalīties, jo viņa ir veselu 3 deju kolektīvu vadītāja un šobrīd dejo cītīgi. Un tātad Svetlanas rezultāts. Viņa vispār gribēja atbrīvoties uzlabot enerģiju un atbrīvoties no galvas sāpēm, jo viņai bija tāda kā dūmaka, kā šī švammes sajūta galvā. Un izejot projektu, viņas rezultāts ir tiešām arī pārsteidzoši superīgs labs, jo viņai ir pārgājusi šī te galvas sāpes, šī te švammes sajūta, ja, kad ir tāda kā dūmaka un tev ir grūti koncentrēties, grūti padomāt. Enerģija ir uzlabojusies, atjaunojusies. Tāpat arī viņai vairs nededzina kuņģi, ar ko viņa kādreiz ļoti, ļoti mocījās. Un arī pats tāds iespaidīgākais ir tas, kad viņa no 2013. gada lietoja asinsspiediena zāles, ja, jo vienkārši vajadzēja veselības stāvokļa dēļ, tad tagad viņa no šīm te zālēm ir atbrīvojusies pilnībā. Un tāpat arī viņai āda un vispār tāds ādas tonus ir uzlabojies, un vēl pie tam -6 kilogrami, jo, kā jau te meitene stāsta, tiešām tas svars vienkārši nāk bonusā nost.
Katram savs laiks, cik ātri vai cik lēni, bet tiešām viņš nāk. Un jā, kā tagad arī Svetlana teica pēdējā reizē, kad viņa ir tik priecīga, tik laimīga, ka viņa beidzot saviem dejotājiem pati var parādīt šos te deju soļus, griezties 360 grādos, jo kādreiz viņa to nevarēja šo te galvas reiboņu, galvas sāpju dēļ, un arī tīri šis te svars un enerģija tiešām traucēja to izdarīt. Tagad viņa to dara pati, ar smaidu, ar prieku, tā kā ļoti, ļoti priecājos. Kā nākošajai vārdu es dodu veselības trenerei, kura pastāstīs par saviem klientiem. Lūdzu, Inga Žentiņa no Kanādas. Sveiki, sveiki visiem! Jā, tiešām prieks būt šeit. Un šodien es gribu padalīties ar savas klientes rezultātu. Diemžēl viņa pati nevarēja būt šeit, bet mana vārda māsa Inga Grigule. Viņai arī ir brīnišķīgs rezultāts. Tas, ar ko viņa gribēja tikt galā, ir šīs te lielās vēdersāpes, dažādas vēdera problēmas, ar ko viņa saskārās ikdienā. Un es domāju, ka mēs katrs varam iedomāties, kā ir, kad veselu gadu, kad ir šīs te problēmas, ka cilvēks no rīta mostās un kad ir sapampis, tādas pietūskainība un kad ir šīs te vēdera problēmas, kad normāli nevar veikt darbu. Un, protams, tam visam klāt bija tas, ka bija ļoti liela saldumkāra. Kā Inga pati raksta, viņa bija kā trusis, kura visu dienu muti kustējās, kā viņa sevi raksturo, ka viņa vienkārši rīja, ka visu laiku bija šī sajūta, ka milzīga ēstgriba, ka visu laiku vajag kaut ko ēst. Un viņa nevarēja apstāties ar vienu cepumu, bija jāizēd visa šī paka. Es domāju, ka daudziem mums ir pazīstamas šīs te sajūtas, kad, kā viņa pati arī raksta, ka pilnīgi rokas trīc, ka vajag kaut kādus saldumus. Un viņai pašai bija tas, kad viņa saprata, kad ir kaut kas dzīvē jādara, un viņa meklēja dažādus vitamīnus. Viņa vienkārši kaut ko saklausīja, kaut ko ņēma, kaut ko lietoja, bet nebija šīs te izpratnes, kāpēc tas jālieto un kā tas viss darbojās. Un arī Ingai bija šī iespēja saklausīt, sadzirdēt, un arī viņa tiešām ieklausījās tajā, kad ir jāveic organisma attīrīšana, nevis kaut kas haotiski jādzer. Un tad, kad viņa tiešām iepazina šo veselības koncepciju, kā viņa pat arī saka, ka viņa saprata, ko tad viņa īsti ar tiem vitamīniem baroja. Ka tiešām mēs arī lietojot dažādus labus vitamīnus, mēs barojam patiesībā tos mūsu iekšējos iemītniekus, par ko arī jūs šodien dzirdējāt, ka tiešām mums ir šie gan parazīti, vienšūņu sēnes, baktērijas, ko mēs barojam arī ar šīm te brīnišķīgajām uzturvielām. Un izejot šo veselības koncepciju, sekojot katram solim, Inga atbrīvojās no šīs te saldumu kāras, par ko viņa ir ļoti priecīga, jo viņa saka, ka šobrīd arī darbā var stāvēt konfekts un cepumi uz galda, un viņai nav kāra pēc tiem, ka viņa var mierīgi veikt savu darbu. Tāpatās arī veicot koncepciju, viņa ļoti priecīga par to enerģiju, kas ir uzlabojusies, kas ir paaugstinājusies, ka šobrīd vairs nav sevi jāpiespiež, jāmotivē ar iekšējiem kaut kādiem dzīšanas, motivēšanas izsaucieniem, jādabū sevi pie darba, kad ir brīnišķīga šī te enerģija, kad arī ir atrisinājusies visas gramošanas un ar gramošanu saistītās problēmas. Viņa saka, es vakarā varu aizmigt bez sāpēm, bez tā, kad ir tāda piepūšanās sajūta vēdrā. Viņa saka, tas ir pilnīgi cita dzīves kvalitāte, jau to vien atrisinot. Kā arī miegs uzlabojies. Arī tas, cik mēs novērtējam to, ka mēs patiešām varam aiziet gulēt, ka mēs varam izgulēties, ka mums ir brīnišķīgs miegs. Tā ir pavisam tiešām cita dzīves kvalitāte, kad mūsu gramošanas sistēma strādā, mums ir brīnišķīgs miegs, mums ir tiešām brīnišķīga enerģija, un tiešām Inga ir ļoti priecīga un pateicīga par to, ka viņai pašai arī bija šī te iekšējais briedums un gudrība ieklausīties, sekot un iziet visu koncepciju līdz galam, un viņa arī turpina savu šo te veselības ceļu, jo viņai vēl ir arī citi veselības mērķi, ko viņa grib sasniegt, bet šis pirmais solis patiešām viņu iedvesmoja, un tāpēc, jā, viņa ir pateicīga gan sev, gan arī treneriem par to, ko viņi ieguva šajā projektā. Paldies!
Liels paldies, Inga! Tiešām ļoti, ļoti iedvesmojoši. Priecājamies par katru rezultātu, kas ir vienkārši brīnišķīgs. Kā nākošā mums bija, tātad došu vārdu veselības trenerei, kura arī nāca uz savu veselību un nu jau palikusi par brīnišķīgu veselības treneri, Sintija Kalēja ar savas mamītes rezultātu. Tas ir ļoti iespaidīgs, jo arī vecums ir ļoti, ļoti pienācīgs. Lūdzu, Sintija. Labvakar, mīļie draugi! Es gribēju padalīties ar mammas rezultātu, un manai mammai pirms gada bija tā, kad es pie viņas aizbraucu ciemos, tad mana mamma sēdēja gultā un teica, ka viņai viss sāp, viņa negrib dzīvot. Un pretsāpju zāles vairs nepalīdzēja, tās viņa dzēra tādiem, nu, tad, kad ļoti, ļoti sāpēja viss. Un viņa arī lietoja bieži, lai mazinātu asinsspiedienu zem mēles, ir tādas ripiņas, ko liek, lai strauji viņš krītās. Bija saukt ātrā palīdzība pat. Un tiešām cilvēks sāka brukt kopā, jo viņai sāk atmirt no mazkustīguma muskuļi, viņai kājas palika tievas, un viņai sāpēja visas malas. Un šogad vasarā mana mamma pati mani uzrunāja, ka viņa tā kā gribētu iziet, izmēģināt šo te veselības koncepciju. Un tad, kad es viņai to atgādināju, viņa man ļoti nepretojās un sistēmiski pati, lasot visu, kas jādara 83 gados, es viņu daudz nemācīju, ticiet man. Viņa pati izgāja 3 soļu attīrīšanos, tātad detoksu, parašildu plus, un tagad viņa lieto šūnu atjaunošanu un biluronu, pie kam manai mammai bija vienmēr piepūsts vēders. Protams, viņai arī bija liekais svars. Šobrīd svars ir samazinājies, bet es neesmu konkrēti nosvērusi viņu par cik centiem kilogramiem. Manai mammai vairs nepamst kājas, līdz ar to viņai ir vieglāk kustēties. Viņai nav šis te piepūstais vēders, un viņa pa naktīm guļ nepamostoties. Ja kādreiz viņa modās augšā ik pa stundai, ja, un viņa saka, tas miegs ir tāds, ka tas vispār nav miegs, ja, to nevar nosaukt par miegu, un vēl vakar runājot ar mani, viņa teica, man bija tāda sajūta, ka velk tās kājas, ja, un vakar viņa man sēž, un es tā kā, nu, man ir jāiefilmē video. Viņa saka, es neko nevaru pateikt, es nemāku runāt, es te neesmu gatavojusies, ja, un tāpēc sanāca vairāk video, un es arī tos visus video nopublicēju, un jūs paši variet paskatīties, ja, kā jūtas cilvēks, kad viņam nekas nesāp. Un pats lielākais atklājums viņai ir bilurons, jo to es viņai atļauju sākot tikai no 1. janvāra dzert, tad, kad viņa ir tā kārtīgi attīrījusies. Un tāpēc viņa arī saka, tas ir brīnums. Un viņa grib tagad pārliecināties par to, ka šis brīnums, kas ar viņu ir noticis, ilgs vēl kādu brīdi. Un nav man lielākas laimes, kā braukt pie mammas, kura man ir izcepusi ābolu maizi, kura staigā un šiverē pa savu istabu un kur ir laimīga. Un pat ja viņa nevar iziet ārā, viņa saka, ka nu, viņa baidās, ka slīd, ja, tad viņa šos te savus 5-6 tūkstošus soļus nostaigā pa istabu. Tātad viņai nav paaugstināts asinsspiediens bijis praktiski no tā brīža, kad viņa sāka lietot detoksu. 3 mēnešus viņa nav mērījusi asinsspiedienu, viņa man saka, man neprasās. Nu, protams, ja neprasās, tad tur nav ko mērīt, ja cilvēks jūtas labi. Ja ir enerģija, ja ir dzīvesprieks un jāsāk atgriezties šī te muskuļu masa, ja, no tā, ka viņi staigā. Un es gribētu teikt vienu lietu, kas arī man pašai ir ļoti svarīgi. Ja šis te palīdzēs kaut vai vienam cilvēkam pasaulē, ja, tad tas nebūs darīts veltīgi. Tā kā, nu, jā, un vēl man ir tāds mērķis. Es gribu savu mammu aizvest uz koralstoriju. Nu, es nezinu, kā tas man izdosies, bet es esmu apņēmusies to izdarīt. Nu, tā kā mums vēl laiks sagatavoties, lai visiem izdodas, un es patiešām aicinu noticēt sev, jo 83 gadi nav nekāds vecums. Es viņai šodien uztaisīju Facebooku, un pēc tā, kā viņai, teiksim, tas video TikTokā ir 15,000 skatījumu, es domāju, ka es viņai arī TikTok uztaisīšu, jo nav tur man būt starpniecei, ja?
viņai brīvs laiks ir, lai viņa pati darbojās ar saviem cilvēkiem. Tā kā, lai izdodas, un īstenībā viss ir iespējams. Ja cilvēks dara, viņš var izdarīt. Veiksmīgi visiem! Paldies! Sintija, lūdzu, pasaki, cik mammītei gadu? Manai mammai 18. janvārī paliks 84 gadi. Viņai ir rupjas sastrādātas rokas un rievaina seja, jo viņa dzīvo laukos, un viņa nekad dzīvē nav sev pievērsusi tik daudz uzmanības, kā viņa to ir izdarījusi šajos 3 mēnešos. Un īstenībā viņai arī papēžu āda neplaisā, ja, un viņai nagu sēnīte sāk atkāpties. Es par to viņai jautāju, bet tas, mīļā, viss būs droši vien vēl pēc kāda laika, lai viņi padzīvo ar šo te koncepciju un lai viņi izjūta tos savas darba augļus. Jā, 83 gadi šobrīd mammai. Super. Nu, redz, vēl viens pierādījums tiešām, ka nekad nav par vēlu. Un tie, kas saka, ko tad nu man vairs, lūdzu, te mums ir īsts pierādījums, ka nu, tiešām ir jācīnās par savu dzīvi un par savu veselību. Un tik brīnišķīgi, ka ir tāda meita blakus, kas tiešām rūpējas par to. Paldies! Un kā nākošai dodu vārdu jau veselības trenerītei, kuru jūs jau redzējāt, dzirdējāt, ļoti tiešām gudru pieredzes bagātu Liene Matvējeva, kura nu jau arī drošiem soļiem vada savus klientus ceļā uz veselību, uz labu pašsajūtu. Lūdzu, Liene Matvējeva. Tā, labvakar vēlreiz, un man būs 2 meitenes. Varbūt pirmo es došu vārdu Intai, un pēc tam Ligita runās. Inta man nepiedalījās šajā projektā, bet viņa padalīsies ar savu rezultātu. Viņa gāja sākumā individuāli, jo tajā mirklī, kad sāka Inta iet detoksu, projekts neviens nebija atvērts, vēl nebija sācies. Mēs sākām individuāli. Pēc tam viņi pievienojās imunitātes projektam un pabeidza forši imunitātes projektu. Viņa mums ir imunitātes projekta īstenībā dalībniece un uzvarētāja. Inta to vēl nezina pati. Kā mēs viņu apsveicam, Inta ir balva no imunitātes projekta. Un Inta vēlas padalīties tagad ar savu rezultātu, kādas viņai bija problēmas un kāds ir šis rezultāts fantastiskais. Lūdzu, Inta. Vakar visiem. Man sauc Inta. Es arī gribu padalīties ar saviem rezultātiem. Tā, Koroļu klubā es esmu no augusta. Es iepazinos ar Lienītes, jo man bija tādas problēmas, ka man ļoti pūtās vēders, un es jau kādu gadu nevaru vienkārši pagulēt. Vakarā nenāk miegs, nevar aizmigt. Un naktī mūžos augsts 3-4 reizes, un nevar aizmigt. Un tad jāmeklē risinājums. Un tad es iegādāju šos produktus, sāku lietot, iemācījos, kā dzert pareizu ūdeni, padzēru ūdeni, un pēc tam sāku ar detoksu. Padzēru detoksu tikai 2 nedēļas, un man jau parādījās pirmie rezultāti. Tas bija tāds gadījums, kas piemirs 2 dienas iedzert savus karstumu viļņu, priekš karstumu viļņiem to zālītes. Es aizgāju uz darbu un kaut kā piemirs. Otrā reize, un tad es sapratu, ka man kaut kā šodien 2 dienas jau nav tā kā karstumu viļņu. Un tad es vienkārši viņus vairāk nelietoju, un es sapratu, ka tas ir no tā detoks, jā, tiešām. Un es zālītes biju dzērusi 6 gadus, bet vairāk es viņas nelietoju. Man vēl stāv puspats neizlietot mājās. Un tad, kad es izdzēru detoks plus, tad es tālāk dzēru parašiotu plus. Un tad jau man arī bija tāds skatījums, ka, pirmais, ko es jau pamanīju, ka man nepūšies vairs vēders, es varu ēst visu, ko es gribu, man nav tāds problēmas vairāk, un arī man pazūd zem krūtīm bija tāds tā kā maziņas papilomiņas tāds, un tās tā pavisam nejauši, es pat nezinu, kad viņas man pazuda. Man viņas bija ļoti daudz tāds sīks, kas man, tiešām nepatīk. Un kā vienā rītā es kā gultā guļu, un pati sevi tā kā atšātu, un man viņas vienkārši nav. Un tad stāv pilnīgi nopietni, un es nezinu, kur viņas man palika, bet viņas man pazuduši. Un tad es gāju tālāk to pašu trakāko, Kolovadā. Es paņēmu to 14 dienu, kas bija tas, man gāja diezgan smagi, teikšu godīgi, es jau gribēju atmest visu roku,
Pirmā diena es uztaisu to bardienu, jā. Un pirmo dienu es izturēju, bet naktī man bija ļoti slikti. Es gāju uz tualeti, gar sienu turoties, man reiba galva, es nesaprotu, kas man notiek. No rīta es pamožos, man atkal tāds, man spiež iekšā, rokas trīc, galva drēb, es domāju, nē, uz darbu neaiziešu. Nu, es aizgāju uz darbu, un meitene saka, ej mājās, es saku, nē, ja es labāk darbā, ka man uznāk slikti, nekā mājās es esmu viena. Tā es pusdienu nostrādāju, aizgāju mājās, nogulēju gultā, beigas sapratu, man jāzina vienītei. Tad es nevaru tā vienkārši. Es kontaktēju Salīti, ko man darīt? Es saku, viss, es vairāk negribu, es neturpināšu. Man Lienīte saka, nē, ir jāiet uz priekšu, viss izstāsta, kas man jādara. Labi, es domāju, ja es esmu sākusi, tad man tālāk ir. Un tā es nogulšāju par to gultu līdz kaut kādiem 11. Un tad man ļoti savaļcies uz toleti. Un tagad būs pats trakākais. Es aizgāju uz toleti, es sēžu uz toleti. Un man kaut kas tur nāk ārā, un es nesaprotu vienkārši, kas man tur nāk ārā. Sēžu, un man nāk, un es jūtu, ka es visu paliek sarkana, un man jau nāk paniskas bailes. Un es vienkārši tur ar viņu netieku galā. Es domāju, labi, es tur, man jānoslauc tas dibens, un es viņu vienkārši nevaru noslaucīt. Un es domāju, es vien pat mājās, es paņemu salotīt, slauku dibenu, bet man nekas tur, un es saprotu, ka tas ir kaut kāds parazīts, tiešām tas bija parazīts. Un es viņu tā izvilku tiešām ārā pati, iemetu podā, un uzreiz Lienītei augšu, es saku, kaut kas nav ritīgi. Es saprotu, ka tas ir kaut kas liels un garš. Lienīte saka, cimdus rokā velc, ko dara, taisi bildi. Tā es arī izdarīju, jā. Un ziniet, ticiet vai ne, bet man bija tāds vieglums, tāds, tiešām es jūtos tik viegli pēc tā. Un līdz, pēc tā arī tā attīrīšanās viss. Man sākās ļoti labs miegs. Tagad es guļu, man nav problēmas, ja es kādu gadu mocījos ar miegu, tad tagad jāpacās smagās attīrīšanās, es guļu ļoti labi. Tiešām es guļu, vakarā aizmiegu, no rīta pamožas, man pat brīžiem liekas, ka es guļu par daudz. Jā, un vēl man ir mazliet uzlabojušies, tā kā asistents, ja man arī kādreiz bija, ka viņš mēdz lekt augšā, tādas problēmas vairāk nav, tad man ir arī papēži, vairs nesprāgā. Un redze man ir uzlabojusies, pateicoties ko es lietoju mūsu vitamīnus. Tā kā es iesaku visiem nebaidīties jauniem, iet uz priekšu. Ja es varēju, tad arī visi varēs. Jā, mēs to katrs varam. Paldies, Intei. Un tagad vārds Ligitai Valterei. Ligita piedalās šodien arī izlozē. Ligitiņa mēģina pieslēgties un vārds tev. Jā, labvakar. Es esmu Ligita no Ventspils, un man ir kolosāla veselības konsultante Liene, kas man milzīgi atbalstu deva dažādās situācijās, un man arī tā kā mudināja visu to veikt pēc labākās sirdsapziņas. Un mans rezultāts bija tāds, vispār vēlējos attīrīt organismu. Kad es uzzināju par šo konceptu, tad man tā doma bija, ka vajadzētu arī attīrīt organismu, jo es tur daudz dzirdēju atsauksmes, un man likās tāds ļoti būtiski. Un rezultātā, izejot visu pilnu veselības konceptu, man izdevās vispār uzlabojās pašsajūta, veselības stāvoklis, vairojās enerģija un tāds, var teikt, tāds dzīves prieks. Tu no rīta var celties un domāt par to, kas tev jādara, ko tu darīsi, un ar tādu prieku pieiet visām lietām. Un bonusā vēl izdevās zaudēt vairāk par 5 kilogramiem. Vispār sākotnēji 7, jā, bet tur tā, 5 plus 6 kg stabili. Un vēl tāds moments. Pasūtīju brilles, aizgāju uz redzes pārbaudu, pasūtīju brilles, un neizdevās man viņas momentā izņemt. Es viņas izņēmu kaut kur apmēram pēc pusotra mēneša. Un es vēl biju aizgājusi pie Lienas uz salonu, mēs runājam, es saku, dabūju jaunās brilles, bet vienkārši, pa stipru.
Un tad mēs nonācām pie tāda secinājuma, ka iespējams, ka arī redze ir uzlabojusies, bet tam es pat nemaz neaizdomājos līdz tādam momentam. Tā kā paldies, par tādu iespēju, un paldies, ka viss tā ir salicies, ka es arī uzzināju par šādu programmu, un kad man bija tā, ka es varēju piedalīties, un es esmu ļoti apmierināta ar rezultātu. Un iesaku arī citiem, protams, izmēģināt un iziet visu līdz galam. Un lai izdodas. Paldies! Paldies, liels tiešām, Ligita, tiešām šie rezultāti, kā jau teicu, tiešām nebeidz pārsteigt, un es domāju, daudziem no jums arī izbrīnu izraisīja, vai ne, kāds no šiem te rezultātiem. Tiešām paldies, ka dalījāties, un vēl mums ir viena dalībniece, un lūdzu vārds vēlreiz veselības trenerei brīnišķīgai no Kanādas Ingai Žentiņai. Sveiki vēlreiz par cik Sintija Kleine pati ir šeit, tad es domāju, ka viņa pati pastāstīs, viņai ir brīnišķīga arī liecība, un viņai ir iespēja būt šeit, tā kā vārds viņai. Sintija ieslēdz mikrofonu un padalies, ar savu rezultātu. Labvakar! Es ceru, ka mani dzird. Ja? Jā, droši. Labi, tātad, pirmkārt, jau es gribu pateikt to, kā ārkārtīgi iedvesmo visi šie rezultāti, ko es šovakar dzirdu. Tas ir vienkārši fantastiski, un priecē arī fakts, ka tu apzinies, ka es neesmu tāda vienīgā, tāda jocīga, ne jocīgā, bet kurai tādas problēmas, teiksim tā. Lūk, kā jau lielākai daļai, kas šeit šovakar ir, arī manas problēmas bija saistītas ar gremošanu, vēdera pušanos, bet līdz tādam līmenim, kad katru dienu dzīve bija tādā diskomfortā, arī sportoju, bet ar piespiešanos, jo īsti ar tādu piepūstu vēderu, tad sports, kā bija, tā bija, bet bija jāsporto. Darbs tāpēc, ka jādara, bet tāds, kā lai saka, spars un dzīves prieks vairs nav. Tam papildus visam man sāka pietūkt un sāpēt roku locītavas, pirkstu locītavas, plaukstu locītavas. Un tad ārsti visu apskatīja, izpētīja, šeit uztaisīja asins analīzes, viss bija vienkārši ideāli, ko viņi teica. Nekas, padzīvo, gan jau viss pāries, tās no sērijas tā viss plūst, viss mainās. Tad es sāku pati meklēt sev, kā es varētu palīdzēt. Jā, es mēģināju tādus citādus detoksus, un tad pēkšņi man ļoti uzrunāja viena saruna, kur Inga Žentiņa sarunājās ar Vinetu tajā brīdī, kad viņas atradās Sakramento. Un jā, kas man uzrunāja šajā koncepcijā, tas, ka šeit viss ir ar dabīgiem līdzekļiem, viss ir no dabas, tie ir augi, dabā sastopami produkti, un ka veselības pamats ir organisma attīrīšana. Lūk, tad es arī sakontaktēju ar Ingu, visu izrunājām un sāk šo 90 dienu projektu. Kā jau es rakstīju, pirmajās 2 nedēļās liels izmaiņas es nejūtu, bet pēc tam viss aizgāja patiesībā gana ātri. Pirmais pārstāja pūsties vēders un pārstāja vairs nejūtu šīs sāpes un diskomfortu, un tad pamazām arī, kā jau šeit minēja, pāriet kāri pēc saldumiem, pāriet kāri pēc kafijas, kas mani ārkārtīgi pārsteidz, jo kafija un es tie ir nedalāmi, bet jā, varu pilnīgi mierīgi iztikt bez kafijas. Un 4. nedēļā, pēdējā detoks nedēļā, praktiski arī bija jau tāda, tā kā nekas nebūtu bijis, tā kā šīs problēmas vispār man nebūtu skārušas, ar kurām es gana ilgi mocījos. Lūk, un tad izejot Parašīld plus programmu, vēl kādi uzlabojumi, jā, pilnīgi ir pārgājušas locītavu sāpes, tur vairs pat nejūt, tā kā nekas nebūtu bijis, kā jau es minēju.
lūk, ir uzlabojies ādas stāvoklis, patiesībā diezgan ievērojami. Jā, nav šī sausā āda. Un arī nagi un mati. Visu dzīvi praktiski, jā, ir bijušas problēmas ar nagiem, viņi tad bijuši diezgan tādi mīksti, lūstoši dalījās, bet tagad pēdējo 2 mēnešu laikā vienkārši wow, jā, liels prieks. Lūk, un kā jau es minēju savā pieredzē, tajā rakstiņā, ko es nopublicēju, jā, es ticu, ka šis ir tikai ceļa sākums, kad šis ir pirmais solis, un ar šiem produktiem, kā lai saka, tie būs manā mājā, manā aptieciņā, uz ļoti ilgu laiku, es ceru. Un, jā, klausoties otras Sintīs stāstu par mammu, es patiešām ceru, jā, kad arī kādu dienu es šo visu varēšu dot savai mammai, ka viņa tam arī noticēs un varbūt mēģinās piedalīties kādā no šīm programmām. Tā, tas no manas puses. Jā, vēl ko es gribēju pieminēt būtiski, kad šī programma man ļoti uzrunāja, un jau pašā sākumā es uztaisīju šo antiparazitāro programmu arī saviem abiem puišiem, saviem abiem dēliem. Viņi pašlaik ir 9 un 11 gadus veci. Tā gan ir bērnu antiparazitārā programma, bet nostrādāja vienkārši fantastiski, jo, ja mazākais visu laiku mocījās ar tekošu degunu, vai tā bija ziema vai bija vasara, viņam deguns tecēja nepārtraukti, bija iesnas un visādi aizlikumi un tā tālāk, tad tas vairs, kopš oktobra vairs nav, un vecākajam savukārt bija problēmas ar angīnām, katrus 2-3 mēnešus viņam bija kāda angīna. Un, jā, arī doktori šeit ieteica, ka vajadzētu tā kā mandeles un ādenoīdus visus izgriezt ātri ārā, kam es nevienā brīdī nepiekritu. Un pēc šīs attīrīšanas, jau ir 3 mēneši apkārt, un arī nav bijusi absolūti pilnīgi neviena saslimšana. Mums mājās ir akmens grīda, viņi staigā pa akmens grīdu plikām kājām, un tas ir vienkārši nenovērtējami, fantastiski, ko vienkārša attīrīšana ar dabas vielām var dot mūsu veselībai. Tā kā milzīgs paldies visiem veselības treneriem, visiem dalībniekiem, no kuriem var iedvesmoties, un turpināsim šo veselības ceļu visi kopā. Paldies! Paldies, Sintija! Jā, tas ir vislabākie vārdi, ko vispār var dzirdēt, ka tiešām jau ģimenē tiek ieviesta šī te veselības koncepcija, un kad māmiņa rūpējas ne tikai par sevi, bet arī par saviem bērniem un vīriem un mammām. Tā kā tiešām mums tas ir ļoti, ļoti liels gods, un tas ir vislielākais gandarījums mums kā veselības treneriem. Paldies! Lūk, jūs dzirdējāt 5 brīnišķīgus stāstus, bet tie stāsti nekad nebeidzās. Viņu mums ir vēl vairāk, un katram jums individuāli noteikti viņi arī ir. Kā jau solīts, tie, kas padalījās ar rezultātu, tiek mums pie brīnišķīgas, garšīgas, noderīgas balvas. Lūdzu, varbūt Kārli, ja mums ar prezentāciju viss ir kārtībā. Ja. Un tātad, tas mums ir galvenā balva, ir promarīna kolagēns, tātad peptīdu kolagēns, kurš tieši šobrīd, tad, kad jūs esat jau visu organismu iztīrījuši, attīrījuši, un kolagēns tagad būs kā tāds ķirsītis uz kūkas, tātad ļoti garšīgs. Vienā šajā pudelītē ir 10 000 kolagēna vienību, un šī kolagēna molekula ir daudzreiz mazāka un uzsūkt spējīgāka kā visi citi kolagēni, ko mēs varam nopirkt aptiekās pa 20 eiro vai kaut kur citur. Tātad kolagēns 160 eiro vērtībā. Bet mums te radās tāda doma, kad, ko jūs teiktu, kad
Vai jūs piekrītat, ka, piemēram, šī te balva, par cik viņas ir 3 skaistas kastes, katrā kastītē pa 10 pudelītēm, vai pretendenti uz balvām piekrīt, kad mēs sadalām šo balvu varbūt 3 daļās, kad 3 dāmas būs laimīgas, kuras saņems pa vienai kastītei. Dāmas, lūdzu, uzrakstiet chatiņā vai ierunājiet balsī, vai jūs piekristu, vai jā vai nē. Sadalīt šo balvu 3 daļās. Es domāju, Svetlana piekristu, ko mums saka Inga. Inga Žentiņa, varbūt tev par saviem jāpasaka, un Ligita Sintija, Vaira. Tā rakstam. Jo gribētos jūs visus apdāvināt, un tiešām tie rezultāti, un lai ir 3 priecīgas dāmas, un arī tās 10 dienas īstenībā jau ir arī tiešām ļoti, ļoti vērtīgi un noderīgi. Jā, meitenes piekrīt, super. Nu tad griezīsim mūsu brīnišķīgo laimes ratu 3 reizes, un 3 dāmas savā īpašumā šodien iegūs kolagēna kasti. Kārli, lūdzu, vari mums parādīt ratu? Viss kā īstā loterijā. Tātad redzam, kad mums ir tātad visas pretendentes uz šīta laimes rata. Katra 2 reizītes ir uzrakstīta, ja, tad pa krāsiņām var pasakot. Un, tad domāju, 3, 2, 1 aiziet, un pirmā kolagēna kaste mums tiek. Man griezt arī, vai tu uzreiz pateiksi? Tu griez! Saka, ka jāgriež vēl. Tad mēs griežam vēl. Ligita. Ligita Valtere, mēs tevi apsveicam, Ligita Valtere. Tu esi ieguvusi mums pirmo kolagēna kastīti, tātad 10 kolagēna pudelītes iepakojumā. Apsveicam, super! Griežam vēlreiz laimes ratu. Es atļāvos izmest cilvēku ārā, ja viņš vinnēja kastīt, vai ne? Jā, lai viss būtu pagodīgo, tad lai mums 3 laimīgās dāmas šodien tiek. Bet es domāju, tāpat visas ir laimīgas jau tiešām par šo te rezultātu. Ir. Inga Grigule, apsveicam ar otro kolagēna kastīti, super! Un trešo kolagēna kaste mums tiks dāmai, kurai dāmai? Vaira Kalēja, super! Vaira Kalēja tiek pie 3. Brīnišķīgi. Paldies, Kārli, tev par šo te atbalstu, par laimes ratu brīnišķīgo. Jā, un noteikti caur veselības trenerīšiem sazināsieties, kā jūs iegūsiet savu balvu. Un noteikti gribēsim redzēt, kā jūs to saņemat, jūsu laimes mirkļus. Un tiešām paldies visiem, kas dalījās. Vairosim labo pasaulē, dalīsimies ar labām lietām, tāpēc jau arī mēs šeit esam. Paldies, sirsnīgs. Lūdzu, vārds tev vēl, Vineta. Jā, mīļie, ko tie varbūt uzrakstat, kuri ir pēc šī zūma nolēmuši startēt projektā. Ja ir vēl kādi jautājumi, jūs droši varat pievienoties Telegram chatam, izpētīt visu informāciju, uzdot vēl padziļinātākus jautājumus un tad pieņemt to savu lēmumu. Bet tie, kas šodien ir pieņēmuši, varbūt varat uzrakstīt vai ieslēgt mikrofonu un kaut ko uz atvadām mums jauku pateikt. Es varu pateikt. Manai mammai šī ir patiešām burvīga dāvana, un tas ir kā brīnums, un tas būs papildinājums viņas biluronam. Es domāju, ka viņa neko tādu nav gaidījusi, jo
tas ir tiešām liels pārsteigums, jo brīnišķīgi. Paldies, es esmu laimīga. Viņa ir tāds malacis, viņa ir tik perfekti nofilmējusies, bez viena lieka vārda. Vienkārši tāda zvaigzne, viņa tik ļoti iedvesmoja visus. Viņa Jo tikai visi gandrīz sāk raudāt, ja? 84 gadu vecumā var atjaunot organismu no tā, ka tu vispār knapi pa istabu ej līdz 7000 soļiem dienā, un ka tev nekas vairs nesāp, un tas viss notiek 90 dienu laikā. Tad, nu, vispār tas ir fenomenāli. Ziniet, Guna raksta, jā, iedvesmojās. Jā, mēs bijām jau viņai podu nopirkuši un nolikuši blakus, lai viņai pat nekur nav jāiet. Jā. Tātad iedomājieties, cik tālu tur bija viens solis līdz guļošam cilvēkam. Jā. Tas bija patiešām pēdējais brīdis, kurā varēja kaut ko darīt. Tā kā liels paldies, paldies visiem! Viņi tiešām pelnījuši savu kalagainu. Visi pelnījuši, protams. Jā, prasa Līga, vai būs Zoom ieraksts tikko no darba. Gribētos redzēt, ko jūs te apspriedāt. Jā, būs Līga ieraksts, noteikti būs. Un Sanita raksta, ka viņa arī piedalīsies. Lieliski. Liels prieks jums. Paldies par webināru, raksta Dace. Super. Būs ierakstīns, ejam kopā, atvesaļāmies, iegūstam fantastiskas zināšanas, jo jaunais gads, manuprāt, ir īstais laiks, kad sākt kaut kādas izmaiņas, jo nekādi kalni nebūs jāgāž. Vienkārši jādzer dzīves ūdens, jātīrās un jāprāt un uzturš 2 reizes dienā. Elementāri. Artūrs raksta, esmu jau pilnās burās iekšā programmā, bet man ir vairāki cilvēki, ar kuriem vēlos padalīties ar šo ierakstu. Super, Artūr. Vieno klāt, sūti ierakstus, sūti informāciju un iesim visi kopā. Šobrīd jau grupā ir 100, man liekas, 14 cilvēki bija. Jau pāri 100 mēs esam, tā kā atkal būs vienkārši fantastiska, liela, skaista grupa. Kopā ir jauda, kopā ir spēks, šim projektam ir ļoti tāda laba enerģija, ja mēs ejam visi kopā, viens par visiem, visi par vienu, tad ir ļoti vēl pastiprinās šī te iedarbība, produktu iedarbība ļoti labā kompānijā. Jūs devāt labu spērienu, paldies, Jolanta raksta. Jā, Kristīna raksta, ka viņa piedalās. Un Aijai liels paldies. Jā, paldies jums, mīļie. Ar to mēs arī beidzam šo tiešraidi, šo skaisto notikumu. Paldies Diānai par projekta vadību. Tas nav viegls darbiņš, tāpēc, ka 3 mēneši jūs esat, kā saka, dodat šo enerģiju cilvēkiem, bet viņa nāk vienmēr atkal atpakaļ. Jā. Paldies, mīļie, visiem, kas dalījās. Jūs esat fantastiski.